radāmies pirms 5 gadiem, kad iegādājāmies šo īpašumu. Salaspilī arī jau tādu kā vīziju, kad mēs gribam būvēt dzīvokļu mājas. Bet mēs negribējām būvēt dzīvokļu mājas no betona vai no blokiem, bet mēs gribējām būvēt dzīvokļu mājas no koka. Mums bija ļoti svarīgi izveidot starpstāvu pārsegumu, ļoti klusu, un lai vibrācijā neaiziet, teiksim, no pirmā stāva uz otro stāvu. Jo mīts koka konstrukcijās aizskaļi, krakšķi, brakšķi un plaisas un tā tālāk. Mēs esam pirmie, kuri liec betonu uz koka poisī joist konstrukcijām Latvijā. Un mēs arī uztaisīsim testus gan vibrācijai, gan skaņai, lai redzam to rezultātu. Un tad attiecīgi pēc skaņas testiem mēs saprotam un vibrācijas testiem saprotam, ko mēs vēl varam uzlabot. Šodien mēs veicām skaņas izolācijas gaisā un triecienu trokšņa izolācijas mērījumus. Principā, lai pārliecinātos par pārseguma šajā gadījumā atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas ir izvirzītas LBN būvakustika. Un kā arī pārliecinātos, vai ir nodrošināts akustiskais komforts nākamajiem šīs ēkas iedzīvotājiem. Ar šiem mērījumiem mēs varam pārliecināties, vai iedzīvotājiem, kas šeit turpmāk dzīvos, nebūs traucējumi no augšējiem kaimiņiem. Tas ir gan bērnu soļi vai krītoši priekšmeti, tāpat arī mūzika, runa un citas skaņas. MM Properties noteikti izmantos poisīs ijas savos dzīvokļu māju un privātmāju projektos, un mēs noteikti iesakām mūsu nozares kolēģiem arī apsvērt šo risinājumu, izmantot poisī sijas savos projektos.